Labdien, mīļie mūsu skatītāji! Šodien pie manis ciemos ir viena no Latvijā pieprasītākajām nutricioloģēm vārdā Velga Gutmane. Sveika, Velga! Paldies par tik jauku pieteikumu. Paldies, Kristīna! Jā. Es ļoti priecājos tevi redzēt un ar tevi ierakstīt šo video, jo mēs runāsim par ļoti aktuālu tēmu. Un man liekas, katrs no jums par to mūsdienās ir aizdomājies, ka pašlaik ir ļoti daudz dīvainu veselības izpausmi cilvēkiem, ka bieži vien pat nevar saprast, kas īsti notiek, kas tie ir par simptomiem, kurā diagnozes kategorijā tos iedalīt, kā rīkoties un kā maksimāli saudzīgi pret sevi rīkoties tajā pat laikā, lai atvesaļotos un pēc iespējas ātrāk organisms atjaunotos. Tāpēc, Velga, tu ikdienā strādā ar desmitiem, simtiem cilvēku un ikdienā konsultē. Kas ir tas spilgtākais, varbūt, ko tu pašlaik novēro veselības ziņā? Jā, uz doto mirkli ir tādas faktiskas, var teikt, kā mutējies mūsu šis slavenais vīrus, bet viņš ir mutējies un patiesībā viņam ir ļoti dažādas šīs blaknes, kas attiecīgi, bet ko es uzreiz gribu pateikt arī cilvēkam, kad ir jāsaprot, ka vīrus, tas ir stāsts par imūno sistēmu. Jā, tas ir stāsts par imūno sistēmu, jo attiecīgi, ja mums šī imunitāte no stresa, piemēram, vai no tiem ikdienas apstākļiem jau ir pietiekoši pazemināta, jā, tad attiecīgi tas vīrus tā kā mums pieķerās, tad mums ir jādomā jau preventīvi par šo imūno sistēmu, un tāds arī ir, un šie vīrusi, kurus, jo man gadās tā, ja man pazvana viens cilvēks ar identisku simptomātiku, ar to visu norisi, ja, tad ir no Latvijas dažādām vietām, ne tikai Latvijas, ja, tad ir identiski, un tas faktiski notiek dienas 2-3 laikā, ja, tad man ir tā iespēja saprast uzreiz, kas notiek, ja, un tas ir tiešām dažu dienu laikā. Uz doto mirkli šis vīrus, kas ir aktuāls, viņš ir ļoti ilgi cilvēki tā kā atgūstās, jā, ļoti ilgi atgūstās. Tad kā blakne tiek aizkuņģa dziedzers, tad aizkuņģa dziedzera darbība ir traucēta, jā, viņa nav tāda, kāda viņa ir bijusi. Tas nozīmē, ka glikoz plazmā uzreiz iet augšā, jā, cukuru līmenis. Vienmēr sakot, visiem, kam ir tendences uz laringītiem, ja bērnībā kādam ir bijusi astma, tad visiem šiem cilvēkiem uzreiz attiecīgi šis viss nāk, tad aktualizējās. Ja? Tātad šis vīrus izgaismo, tā varētu teikt, vājo vietu katram individuāli. Jā, jā. Labi, un kāda būtu pirmā rīcība? Piemēram, ja vājā vieta sievietei ir dzimuma orgāni, visi sievišķīgie orgāni, nieres, piemēram, kā tad rīkoties, ja sāk sāpēt, nesaprotami vilkt un šāda veida simptomi parādās? Pirmais uzreiz, ko es saku, tas H-500 ar koralmainu, jo faktiski viņa ir jāuztver kā sistēma, jā, tātad sistēma, kas tiek ievadīta intravenozi, tikai mēs viņu neievedam intravenozi, mēs viņu iedzeram, jo tad, kad mūs aizved uz slimnīcu, mums jau pieliek pie sistēmas, jā, tātad sasārmo mūsu organismu, un attiecīgi H-500 plus koralmainu lielos daudzumos dzert. Jā, tas sasārmo mūsu organismu, lai mūsu imunā sistēma spētu būt aktīva. Jā, jo tad, kad mēs jau jūtam, kad mums sāp šie sievišķīgie orgāni, tās jau faktiski varētu teikt, ka tās jau ir blaknes un bišķīņās jau tā kā sekas. Jā. Nierēm uzreiz ir paudarko, skudrkoka mīze, tas ir dabīgais antibiotiķis, alfa-alfa. Tas ir alfa, ir lucēna, kas vienīgā zina nieru kodu. Un, protams, asimilātori mīļoto, ja, kas palīdz, tas ir ferments, kas palīdz attiecīgi izvadīt, ja, šos visus vīrusus, baktērijas, vienšūnu, dažādi, kas viņi ir. Un attiecīgi pa sieviešu orgāniem tieši tās antibiotikas, viņš ir plaša spektra. Jā, tā kā viņš arī tas paudarko, tas pats arī, principā, vajadzētu tam arī
tā kā līdzēt. Un kā tu novēro, vai šīs te dabas vielas, vai tās iedarbojas efektīvāk nekā medikamenti, vai kā to iedarbība atšķiras no tad, ja cilvēks sāk lietot, kas ir arsenālā parasti, tie pretsāpju, tad kaut kādas ķīmiskās antibiotikas, kā var izvērtēt, tad, ko labāk tajā upē vai šajā te nutricioloģijas? Man jāatzīst, ka es pat vairs nezinu nosaukumus šiem medikamentiem, godīgi, jo es principā esmu par dabu, par dabas vielām. Protams, var gadīties, kad ir, šis iekaisums ir ielaists pārāk dziļi, un tad ir šis medikaments, bet manā skatījumā es esmu par dabas vielām, un mana tāda dziļākā pārliecība ir, ka dabas vielas līdz ļoti labi, jautājums ir par devām. Ja ir ļoti, tad jau aktualizējies aktīvs šis vīrus, jau iegājis ļoti dziļi šūnā, jo viņš attiecīgi inficēja ģeometriskajā progresijā pieskarās, un tad manā skatījumā ir jāpalielina šīs devas, un viņām jābūt ar 2 stundu intervālu, tā kā visu laiku ļoti intensīvām. Kas ir antibiotiķos, klasiskajos ļoti bieži, tas, ka nevienmēr viņš spēja uzveikt šo baktēriju vai atkal vīrusu, vai varbūt tas ir viens šūns. Un mūsu organisms kļūst rezistents, un attiecīgi tas ir diezgan bīstami, jo nākamreiz šis antibiotiku spektrs jau tev vairs nepalīdz. Tad, jebkurā gadījumā tev būs stiprāks antibiotikas, jo pēc antibiotikām ar zarnu traktu ir diezgan traki. Un tas ir tāds aburtais loks vienkārši sākās, ļoti aburts loks, taču no dabas antibiotikām mūsu organisms nekļūst rezistents. Un nepazūd arī zarnu mikrobioms. Tieši tā. Kas atkal ir imunitātes centrs, viss tas, kas ir zarniņās. Tā ir, Tā ir. Paldies, Velga, par šo, bet mēs jau visi cilvēki tiecamies maksimāli izvairīties no ciešanām. Tas mums ir instinktu līmenī pareizi. Un, teiksim, es labi jūtos, kad esmu vesela. Ko tad es varētu darīt profilaktiski, lai minimizētu to iespējamību, ka šie te visi jaunie paveidi vai kas pret cilvēkiem kādreiz tiek mērķēts vai vērsts, lai tie man ietu sacen, vai arī, lai mans organisms būtu tik izturīgs, ka viņi nespētu šajā ģeometriskajā progresijā vairoties? Tur tātad ir katram pašam jāapsēžās un jāpārskata nedaudz sava ikdiena. Jo veselība, mēs par veselību runājam, faktiski tas ir tāds veselums un kopums. Pirmkārtām uzdodam savu jautājumu, ko es ēdu, ko es dzeru. Kāpēc? Jo attiecīgi ir produkti, kas biezina mūsu asins. Līdz ko mums ir biezas asinis, attiecīgi imūnās sistēma, mums imūnās šūns nevar pārvietoties tā, kā tam būtu jābūt. To var redzēt tumšā lauku mikroskopā. Kad ir tās imūnās šūns tur mokās, un ja iekļūst vīrusu, loģiski viņus nevar noķert. Tas ir pirmais. Otrs, kas ļoti jāskatās, ir kā mēs uztveram situācijas, vai mēs nervozējam, kādā stresā mēs dzīvojam. Un ļoti bieži cilvēki ir pieraduši, ka tas iekšējais stress, ka tā ir norma. Kāpēc tas ir ļoti aktuāli? Tāpēc, kad virsnieku darbība kortizolu padevi, jo, ja ir paaugstināts šis kortizols, pirmais, kas cieš imūnā sistēma un gremošanas sistēma. Tās ir pirmās divas sistēmas, kas attiecīgi uzreiz tā kā tiek bloķētas. Tāpēc ir tā, ka bērniem vai skolāniem, ja viņiem ir skolā stress, viņiem uzreiz vēderi sāp, uzreiz ir problēmas ar gremošanu, Papildus šķidrs vēders vai pat vēmšana, viss tas ir no stresa, kasīšanās, raustīšanās, viss tas arī, bet vēders ļoti, un, piemēram, arī, kad mēs slimojam, nepavēlti saka, ka, nevajag ēst. Tad, kad mēs slimojam, nav pa visu arī jāpēd kā normāls porcijas, jo organisms jau normāli arī reaģē, kad mēs esam slimi, mēs nevēlamies ēst.
Tā tas arī ir, tāpēc, jo gremošana tiek bloķēta attiecīgi, jā, tāpēc nevajag spiest. Un, protams, ir visu laiku jārūpējās par to, vai jūs dzerat ūdeni, kādu jūs ūdeni dzerat. Un ikdienas ir tie ikdienas produkti, kas man ir, es viņus lietoju, un es visu laiku zinu, ka man viss ir kārtībā, es esmu tāda spēcīga, stipra. Protams, vienmēr viss var saslimt, bet es zinu 1-2 dienas intervālā, kā es varu tā kā sev palīdzēt. Un tas tev arī praksē pierādījies, ka var ātri atjaunoties. Jā, arī tev, man liekas, ir pierādījies. Jā, tik tiešām, ja agrāk slimošanas bija 5 dienas nedēļu, tad tagad ir 1-2 dienas. Tieši Organisms ļoti ātri atkopjās. To es esmu novērojusi, jā. Bet vēl par to profilaksi runājot, tad kuri ir tie preparāti, kurus tu iesaki ieviest ikdienā? Tas ir viennozīmīgi korāla detoks, viņš tā arī saucās. Tur ir lecetīns, tā ir neaizstājumā taukskābe, kā arī žults dzinējs. Attiecīgi, ja mums izdalās pietiekošā daudzumā žults, jo mēs visi sēžam ar līkajām mugurām, jā, iespiežam gan žults pūsli, gan aizkuļu dziedzeri, bet tie ir ļoti divi svarīgi orgāni, jā, gan pārtikas pārstrādē, attiecīgi arī, lai izvadītu visus toksīnus, jā, detoksikācija, tas ir ļoti svarīgi mūsu organismā. H-500, es vienkārši dievinu šo antioksidantu, jā, tad attiecīgi korāla maina dzīvus ūdens, kas ļauj organismam pašam atjaunoties, jā, tā, un asimilators, kā teicu, un asimilators, jā, aizkuņa dziedzera ferments arī, kas ļauj pārstrādāt gan pārtiku, viņš ir gan palīgs imūnajai sistēmai, un līdz ar to mums nekrājās nekādi lieki toksīni, ja, mūsu organismā. Nu, man faktiski tā ir ikdiena, teju jau 6-7 gadu garumā. Tad pagaidi, tad tu neej korāla detoks reizi vai 3 reizes gadā, bet katru dienu? Wow, vai tā ir tava arī labā izskata atslēga? Jā. Par šo mēs vēl paturpināsim, par labo izskatu, jo Velga tik tiešām vienmēr izskatās ļoti labi, un es novērtēju ādas stāvokli, jā, jo tas nekad nemelo par cilvēka vispārējo veselību. Mums tātad Koraļu klubā, kurās esmu jau gadu, un tik tiešām man tas ir atklājums, un bija vien tāds, kur es agrāk biju, kāpēc es nezināju šos te produktus, es tur kaut ko biju meklējusi aptiekās, bet, nu, tas tāds nevienmēr ir ar to augstāko biopieejamību, un nevienam aptiekas preparātam arī Latvijā es neesmu redzējusi šo te pasaulē vienu no prestižākajiem, ja GMP certifikātu, kas ir visiem korāla produktiem. Kas ir tas, ko tu lieto savai ādai, savam skaistumam, jo man šķiet, ka tu neveic skaistuma injekcijas. Man ar šo ir ļoti plaša pieredze. Jā, tiešām ļoti plaša pieredze. Nu stāst. Es attiecīgi detoks, tas man iet visu laiku fonā, jā, jo es tiešām esmu, kā mēs arī komunicējam, tu redz, ka es vienmēr esmu ar enerģiju, nogurusies es reti, kad, jā, jo tas ir tas tāds mans fons, kas man... Tagad es sapratu tavu noslēpumu. Es tieši domāju, ko man šomēnes nopirkt. Es domāju, man vajag obligāti asimilātoru un aminoskābes Protivity Ultra, bet tad es saprotu, ka man īstenībā daudz izdevīgāk būtu nopirkt vienkārši detoks. Detoks un plus, piemēram, tā aminoskābes. Jā, un grifonija arī. Jā. Jo virsnieres sievietei ir jāstiprina. Jā, visu laiku. Jā, visu laiku mums viņas ir. Emocionālajām būtnēm. Jā, Jā. Labi. Tad par to skaistumu? Par to skaistumu ir attiecīgi, es eju dziļās zaļraktīrīšanas, kas ir kolovadas, un pēc tam vienmēr uzreiz es lietoju biluronu. Tā ir hialuronskābe plus chondroitīta sulfāts. Attiecīgi viņš arī ir tādās molekulās, kad uzreiz iesūcās ādā, un tiešām var redzēt pēc bilurona visas krunciņas, visas smuki aiztaisās, jā, izlīdzinās. Hialuronskābe taču injicē skaistuma klīnikās. Jā. Tātad tu saki, ka Koraļu klubā ir
iekšķīgi lietojumu hialuron skābi. Jā, un tas ir, kāpēc es viņu sāku pamatā lietot, pat nedēļas skaistumu, bet man bija slēpojot traumētas celis. Un attiecīgi lokāli tur tā summa ir diezgan liela uz injekcijām, ja, tas ir vairāki simti, un tad es domāju, bet es varu lietot šo produktu, un attiecīgi tad kas man patīk, viņš ir uz visiem asinsvadiem, mikrocirkulācija ļoti, tad šis produkts attiecīgi sāk ar to vietiņu, kas ir dzīvībai vissvarīgākais, jā. Varbūt uzreiz neaiziet uz kaulu, piemēram, lai kauliņu atjaunotu, tāpēc, kad ir sirds asinsvadi svarīgāki, starp citu arī ļoti labi iedarbojās uz acs, jā, tieši acs, lai fokusā, lai redzītu atjaunojās, jā. Un man tiešām saites, jā, pārgāja saites, un es sāku skatīties, kad, jā, man seja smuka katru reizi, visu laiku tāda tā kā nostiepjās seja. Protams, ik pa laikam tas ir kolagēns, bet kolagēnu es tā kā pārmaiņus, jā, jo es regulāri tīros, jo es saprotu, ka es neuzņemu tik daudz ēdienu, un kad man ir šīs ēdiens arī mūsdienās ir patukšs, viņā jau arī nav tik daudz. Es vienmēr smīkņā, kad es redzu, ka, kā likums paredz, tiek rakstīts, uztura bagātinātāji neaizstāja pilnvērtīgi sabalansētu uzturu, un man tad tā uzturs nesniedz pilnvērtīgas un sabalansētas šīs te vitālās vielas un mikro-makro elementus, kas mums ir nepieciešami, jo mūsdienās uzturs, ņemot vērā to visu industrializāciju un visu tās nianses, kā tas tiek izgatavots, ražots, pārstrādāts, ir diezgan tukšs. Un būtībā liela daļa uztura funkcija ir vienkārši kuņģa aizpildīšana, tā kā, lai sniegtu garšu kārpiņām kaut kādu baudu un lai būtu tā sāta sajūta, bet nav tā, ka tas uzturs dara mūs veselus un stiprus. Jā, es piekrītu, un man arī lielā meita to apstiprināja 16-gadīgā, kad es viņai teicu, pamēģināsim, paskaties, kā tu jutīsies dzīvojot tā, kā es dzīvoju, un tā kā pēc tam tu varēsi atgriezties tā, kā tu visu laiku, jā, bērniem visiem gribās kaut ko no tiem ēdieniem, un principā, kā tu arī redzēji, viņa izskatījās daudz labāk. Viņai svars izmainījās, jā, attiecīgi, jo viņa ir sportiste, sportā sasnieguma labāk, un viņa teica, mamma, es vairs nevēlos atgriezties tajā, jo enerģija un tas resurss un tā dzīves kvalitāte ir absolūti. Jā, un arī tūska un mazinājās, un arī seja, es viņu redzēju pirms, un tad satiku veikalā vienreiz, tagad nesen, un es domāju, wow, tā kā labs darbiņš ir izdarīts mājās. Jā, mēs limfas tīrīšanu gājām, kur ir ļoti strikts arī uzturs. To dziļo limfas tīrīšanu. Tā arī korāla ir unikāla. Man liekas, es nezinu, kurš cits piedāvā, kurš cits spēj nodrošināt to nutrientu spektru, kas attīra šo te mūsu organisma kanalizāciju, jeb limfu. Nav pat citur nekur es neesmu saskārs arī kā dziļā tīrīšana, kā kolvadagrīna ir ekskluzīva hāmiņas. Daudz ir tādu tiešām, kur tas man arī ļoti šeit patīk, jo man ir visam, jā, visam. Bet man velguci limfa ik pa laikam met ārā šeit, jā, tātad mazi izsitumi parādās pie limfmezgliem. Tas varētu liecināt, ka tas jau ir signāls, ka ir piesārņot, ka būtu jāpatīra. Protams. Un ja es esmu izgājis detoks, tātad parašild, un tad es varētu arī iet limfas dziļajā, ja? Jā, var iet uz, un citiem, kam ir iekaisuši jau limfu mezgli, tiešām jau iekaisuši, vai, piemēram, ir bijuši kaut kādas tur starošanas, ķīmijas, vai kaut kas tur uzreiz ir jātīra limfa, tad bieži mums nav tie pirmie soļi, jā, tad attiecīgi uzreiz dziļā limfas tīrīšana, jo tur ir ēšana, jā, tur ir produkti, kas nebiezina limfātisko sistēmu, un ēšana pareiza, kas pie atvesaļošanās ir ļoti svarīga attiecīgi, ja? Un visu šo 5 izvadu sistēmas tā kā attīrīšana. Man pašai tas ir arī viens tāds, man ļoti patīk. Dziļā limfas tīrīšana. Ļoti, jā. Es tādā ēdienkartē faktiski ikdienā arī pieturos. Jā. Un es vēl gribēju pieminēt par kolagēnu. Jā. Un kolagēnu es sāku lietot dēļ tā, ka es esmu arī 3 bērnu mamma.
Un lēkājot batutā, es secināju, ka man ir nedaudz tāda kā, urīna nesaturēšana. Parasti par to nerunā, bet es zinu, ka daudzām sievietēm tā ir, tāpēc es atļaujos par to runāt tomēr. Un es sāku tam dēļ lietot kolagēnu, bet arī, protams, šī patīkamā blakne bija sejas āda un īstenībā matu augšana. Brīnišķīga matu augšana, kad man jau bija tādas atkāpšanas, un tagad redz, man viss ir aizaudzis cieties. Jā, daudz jaunu matu. Jā, un tās vietiņas, kur bija plikas, tur ir tādi jau tādi augši mati. Nu, izklausās brīnišķīgi, un es arī redzu, kā saka, acis nemalo. Jā, labi. Es ļoti aizdomājos par to bioronu īstenībā, jā, tas izklausās tiešām pārliecinoši, jo mūsdienās jau tās skaistuma injekcijas, gribās, lai tavs, seja tiešām, jā, lai ir tvirta, bet tās cenas ir, diezgan, es teiktu, tādas, ka retais var tā brīvi atļauties, tad sanāk, ka bioronu nopirkt ir izdevīgāk, jo tas uzreiz universāli visam organismam. Jā, tāpēc, ka šobrīd mums ir ļoti aktualizēts šis skaistuma kults. Viņš ir aktualizēts ļoti, 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 un par cik es esmu tiešām jau pusauģu mamma, un es to redzu, un es arī redzu, cik ļoti bērni uz to, jā, un tas viss tiek, nezinu kādu pareizo vārdu izteikt, kad jau tās mazās meitenes jau visu kaut ko grib darīt, jau, kas ir patiesībā ļoti tāds jau jāskatās mamām ļoti līdzi, un tad attiecīgi, jā, tad var vismaz šādā veidā, tas ir daudz veselīgāk, jā, palīdzēt, un tā, ko es gribēju teikt vēl par bioronu. Ka tas efekts ir ne tikai skaistumam, bet arī veselībai? Veselībai, jā, jo man ir arī kundzīte brīnišķīga, kas viņa reizi pusgadā dzer šo bioronu, jo pretējā gadījumā viņi nevar uziet pa kāpnēm, jā, augšā lejā, un saka, bet man tā gribās uz to dārzu, man uz skaisto. Jā, tas ir tiešām, tas ir ne tikai skaisti, mums ir visam ķermenim hialuronu skābi, jā, jo pēc 25 gadu vecuma šī hialuronu skābe sāk ražoties arvien mazāk. Un visam tam klāt var, protams, Protiviti Ultra kā aminoskābes ņemt, kas arī jau ļoti labi iedarbojās. Jā, šis ir mans gada atklājums vispār. Es to buņģu nopirku, un viņa tik tiešām ir liela, un ilgam laikam pietiek, un es efektu sajūtu ļoti ātri, un man bija atslodze arī, man bija tā, ka kādreiz tā kā trūkst skābekļa, un sirds sāk tā kā sāpēt, vai tā kā piekust, un ar šīm te aminoskābēm man nebija vairs šīs sajūtas. Jā, viņš pat jūtās, tagad piefiksē, pēc 23 minūtēm viņš ir šūnā, un tad citreiz, kad viņš iedarbojas, tā jūt, ka visu ķermeni tāds patīkams siltuma vilnītes noiet, un tad es piefiksēju, aha, labi, ir. Wow, šo es nezināju, pamēģināsim. Jā. Bet vēl ir viena tēma no aktuālām, ja mēs atgriežamies, ar ko mēs iesākām. Es dzirdu, man cilvēki raksta un stāsta, ka ir ļoti daudz tā saucamo turbovēžu, kad ātri notiek onkoloģija un process ir tāds nekontrolējams. Mēs aptuveni nojaušam, ar ko tas ir saistīts, jā, nevis aptuveni, bet, man liekas, diezgan skaidri saprotam. Man bija atklājums, ka tu man stāstīji, ka pie onkoloģijas nedrīkst lietot vitamīnus. Jā. Tas man bija kaut kāds jaunums, jo man liekas, ka tieši otrādi jāstiprina organisms. Vai tu varētu par šo pastāstīt, kāpēc tā ir? Jā, šī ir mana tāda tēma, ar ko es arī, diemžēl, saskaros ikdienā. Un tiešām tas ir, es esmu vienkārši šokā, kas notiek jauniem cilvēkiem, virs 20, zem 30, un tā attīstība ir ārkārtīgi ātra, ka tur tiešām ir jāiet ar visu virsū, ko vien var, bet zarni pirmkārt ļoti
zarnu trakta cieš, mikrobioms pēc tam ir ļoti jāatjauno, jā, tā ir tā kā atsevišķa tēma, tā sārmošanās, ļoti jāsārmojās, H-500 pat līdz 10 kapsulām dienā var dzert, jā, tā sārmošanās. Tur ir, šai sārmošanās ir apakšā pat dažādi pierādījumi ļoti daudz, jā, ko dažādi profesori, ko ir pierādījuši. Un vitamīnus nedrīkst, jo arī barojās onkošūnas no šī vitamīna. Un it īpaši, ja tie ir multivitamīni, piemēram, uz onkoloģiju, ja mēs skatāmies, tad onkoloģiskie cilvēciņi principā drīkst par kaut kādiem vitamīniem domāt tikai tad, kad visi marķieri ir tīri. Jā, tad, kad visi marķieri ir tīri, tad, kad viss šis mikrobioms ir atjaunots, cilvēks labi jūtās jau, un tikai tad drīkst domāt par kaut kādu vitamīnu. Vienīgais, ko drīkst, ir kurkumīns, bet viņam ir jābūt labam. Tas nederēs Rimī nopērkamais kurkumīns, tas nav, īstenībā tas nav, nosaukums ir, bet tas sastāvs nav īstais, jā. Kurkumīns kā antioksidantu vienīgais var atsevišķi C vitamīnu, jā, vai tas ir citrons, bet, lai citrons sārmot, viņš ir jāēd. Citronu ūdens mums nederēs šajā gadījumā, jā, citronu var ēst arī kā C vitamīnu, bet principā, ir jautājums vēl par asinsraidi, kas var būt, ja citiem ļoti uzreiz hemoglobīns krītās, un tad tur ir jāskatās, ko tur var darīt, tur dzelzi var likt kādu klāt, ja, bet tāds kā multivitamīns kategoriski izslēgts. Tā kā kategoriski izslēgts un pēc atveseļošanās varētu teikt uzmaz gadu. Bet uz kā rēķina tad tas organisms var atkopties un stiprināties? Tad attiecīgi var, tāpat tās ir jātīr, tad var kurkumīnu likt klāt. Šis kurkumīns ļoti labi tādu elementu kā selēnu var likt klāt, cinku var likt klāt, jā, tā atsevišķi šādus elementus. Bet, B grupa pēc kāda pusgada ļoti tā uzmanīgi. Kā es saku, labāk H-500 tāpat atjaunos organismu, jā. Protams, un tad arī cilvēkiem ir ļoti izteikti jāskatās, kādu pārtiku viņš patērē. Aminoskābes drīkst likt klāt, jā, kā kristāliskā režģa, piemēram, tas pats Protivity Ultra, to var sākt likt klāt, lai atjaunojās un reģenerējās organisms. Spirulīnu un chlorelu pēc arī kaut kāda pusgada aptuveni, neātrāk. Bet pēc visiem šiem procesiem, ko es ļoti mīļi iesaku, attīrīt organismu. Jo, diemžēl, ir, kad atkārtojās šīs epizodes, tāpēc vajag bišķītiņās sastrukturizēt visu, un tad ir jātīr, limfa kārtīgi jātīr, jā, un tad. Šis man bija jaunums, jo es nebiju aizdomājusies par tādu aspektu. Man tieši likās, ka ir iespējami daudz, kas ir jālieto, bet tas nedaudz sasaucas arī ar to, ka ja ir bērniem vai arī pieaugušajiem parazītu daudz, ka viņi arī apēd vairumu vitamīnu. Jā. Tāpēc ir sākumā jātīrās un pēc tam jāstiprina, jābaro savas šūnas. Protams, un ļoti bieži daudz, es saku, man ir mazasinība, man kopš bērnības nadzels. Tad tur jāskatās, vai nav tāds parazīts kā askarida, kas izsūdz diennaktī 40 ml no tevs asins, jā, kur tad viņš radīsies. Un arī praksē ir bijuši vairāk kādu gadījumu, kad tiek attīrīts zarnu trakts, un mazasinība arī pazūd. Jā, tāpēc parazīti šobrīd ir ļoti mutējušies, un es vienmēr arī, mēs esam šobrīd ļoti starptautiski, mēs lidojam, un mūsu imūnā sistēma nav advancēta, piemēram, parazītiem, kas ir Turcijā, Ēģiptē, Malagā, jā, Balī, tur ir absolūti citu veidu parazīti. Un tāpēc, ja jūs braucat ceļojumos, lūdzu ņemiet līdzi. Tur man ir pieredze ļoti daudz, ļoti liela, ļoti plaša, kad ir jābūt antiparazitārajām programmām, jo var no Ēģiptes strongolīdus atvest, jā, kas pēc tam izraisa ārkārtīgi liels sāpes iekšējos orgānos. Jā, tā kā tie stāsti ir ļoti daudz, bet principā, lai parazīts tiešām neapēstu jums paredzētos vitamīnus, tā skaitā tartariņu, kam garšo, jā, jālās visas gaļiņas.
tur viss kaut kas ir iekšā. Jā, es biju rezonansē skatājis, es ieraugu, es saku, tā arteriņa garšo. jā, nu tur var redzēt tā opistorhoze diezgan izteikta, dažādi tie opistorhi, jā. Nu, ir, kad aizkuņas iedzertajā āstītē tas opistorhs ieiet. Un sākas, piemēram, glikos plazmā paaugstinās uz cukuru diabētu, ja, tendējās. Tā kā tā arī ir tāda nianse, kad, liekas, nevainīgi tartariņus ēdam. Es varu iedomāties, ko šādā gadījumā vienkārši parasts mediķis izdara. Viņš taču droši vien šādas nianses, bieži vien nesasaista kopā. Nesasaista, bet šobrīd, ko es varu teikt, kad ar vien vairāk tiek sūtīti uz asins ainu un tiek ņemti leikocīti un limfocīti, un kur arī var redzēt, ja, tā parazīta klātbūtne, tīpaši bērniem. Un tad jau sāk arī teikt, ka vajag attīrīties, piemēram, tās pazīmes, caureja regulāra, ja, vai turpretī aizcietējums, vai kā vēdera sāpēšana, zubu griešana, ir tādas klasiskās pazīmes, un tad ir jāsaprot, kad ir jāattīrās. Ja mājdzīvnieki ir mājās, ja. Tad ir obligāti un arī mājdzīvniekam paralēli. Jā, jā. Jo mums vienam radiniekam bija situācija, attāls radinieks, bet jauns puisis, ka viņam pēkšņi uzkāp ļoti augsta temperatūra, un atklājās, ka viņam tārpi ir jau plaušās. Jā, tas ir parazīta invāzijas, pilnīgi normāls ceļš. Tiem, kam ir klepi, nesaprotamie iesnas, piemēram, daudz saka, man tās iesnas no bērnības, limfātiskā sistēma jau kliedz, attīri mani. Tātad kā attīrās limfa cauri izvadu sistēmām, sviedri, klepus, iesnas, uretra, sievietēm vagīna, jā, viss tā kā nāk cauri. Un, sapcīt, man bija viena fantastiskā pieredze, kur ginekoloģi bija pateikusi savai pacientei, jums ir jāattīra zaļtrakts. Un tad nāciet pie manis. Es ļoti mīlu šādus ārstus, kuri skatās, holistiski, jā, ne tikai savā šaurajā jomā, bet viņi godīgi pasaka, jā, tas ir ļoti labi, man liekas. Uzreiz gribās smaidīt, ka ir šādi speciālisti. Jā, un attiecīgi tiešām arī attīrījām, jā, cilvēku, un tad visi šie iekaisuma procesi mazinājās. Jo, saprotiet, tur jau ir ļoti mazs tas ceļš, jā, kad loģiski parazīti, kad nāk ārā, bet pa parazītiem tā ir mana tēma, tur es arī varu runāt, jo viņi pat sazinās frekvenciāli. Jā, par to es vēl plaši neesmu runājis, taču, un arī tad, kad iet šīs attīrīšanās, nevienmēr viņas ir tādas ekstra vieglas, jo tas parazīts, viņš jau negrib iet prom no tevis. Vai attiecīgi, piemēram, kad mēs izdomājam vienkārši badoties, viņam jau iekšā neviens nepaprasīja, vai viņš tā kā badosies vai nebadosies, jā, viņš pārtiek no jūsu iekšējiem orgāniem. Jautājums, vai jūs to vēlaties, tāpēc tāda klasiska badošanās, ja jūs neesat attīrījušies, es varētu teikt, ka tas līdz galam nebūtu labi. Ja, tad attīrīšanās ir svarīga. Tad sanāk, ka attīrīšanās ar dabas vielām no šiem parazītiem ir efektīvāka, tāpēc, ka tiek radīta vienkārši tāda vide, kur viņi nespēja vairs būt. Jā. Viņi labprātīgi aiziet. Tieši tā. Atšķirībā no tās ķīmiskās tabletes prettārpu, kura tur uz tikai noteiktu grupu darbojas, jā, un ne visi tad arī. Ar to ķīmisko preparātu ir tā, kad viņš darbojās, tad viņš paredzēts šiem 5, tur spalīši, cērums, jā, bet mums jau ir vismaz 300 parazītu veidi. Vismaz. Viņu nāk klāt katru gadu, viņi nāk klāt ar vien vairāk. Un šīs preparāts diezgan imūnosistēmu pazemina. Tur man arī ir bijusi tāda pieredze, kad mēs strādājām ar alerģiskām reakcijām vienam bērniņam, un visu laiku spalīšu, kā aiziet uz bērndārstu spalīšu, un mammīte neizturēja un iedeva šo preparātu, jā. Attiecīgi imūnā sistēma nokritās un alerģijas ar uzveju. Tā ir atkal runa par imūnosistēmu, un ja mēs vēlamies imūnosistēmu labā stāvoklī, mums ir jātīrās, jo imūnām šūnām tad vairs nav jāmeklē šie parazīti un jāizvada, jā, jo viņi jau visu laiku to dara. Mums ir arī, ka mēs slimojam, pa bērniem tas ir ļoti raksturīgi. Attīram, viņi neslimo. Jā, tik tiešām šis ir praksē pārbaudīts. Jā. Man bērniem jādod ir šad tad vienkārši brīvdiena.
Jā, jo viņi saka, visi mammu slimo. Mums visu laiku jāiet uz skolu, saka, nu labi, paņemam tad brīvdienu, jo, lai viņi, zina kā, jo psihosomātiski arī viņi, jā, viņš var sagribēties, jā. Bet tā man bērni jau ir arī pat iemācīti no mazotnes, un viņi jau zina, kad ir jātīrās. Viņi jau vienkārši zina. Viņi saka, mammu, man vajag attīrīties. Wow, jā. Un arī dzer visu pēc grafika. Visu, jā. Bet tas jau nav nekas sarežģīts, tur ir ļoti vienkārši tās porcijas, kuras ir jāizdara. To tiešām pat bērns var atcerēties. Vai nu burvīgi, Velga. Man ļoti patīk ar tevi runāt, un es ceru, ka arī jums, mīļie, šī saruna ir bijusi interesanta, jo mēs vairākām tēmām pieskārāmies. Ja ir kādi jautājumi, tad zem šī video ir kontakta adrese, kur varu uzrakstīt, vai viens links, kur var pieklauvēt, piereģistrēties un sazināsimies ar jums, un jūs iegūsiet to, ka jums būs savs veselības konsultants un savs nutricioloģijas atbalsts visai ģimenei dažādām dzīves situācijām. Jūs redzat, ka tās ir ļoti dažādas un citreiz tik tiešām grūti saprast tādas likumsakarības, nu, piemēram, par aizkuņģa dziedzeri, ja? Ikdienā nemaz tā neaizdomājamies, cik liela loma tam ir un kā tad atjaunot tā darbību. Tā kā teikšu tev paldies, Velga. Paldies. Ļoti noderīga saruna. Arī man pašai bija daudz jaunu atklāsmju. Un gaidīsim jūsu atsauksmes, jautājums tādi ir, un laipni lūdzam arī mūsu veselības grupā, jo jūs redzat, cik kompetenti ir mūsu nutriciologi Koraļu klubā, un cik iedarbīgas dabas vielas, to jūs varat katrs pats pārliecināties uz sevis un saviem bērniem. Paldies jums, ka skatījāties! Paldies!